Un viens no krēsla pat nokrita no sajūsmas. O, kipišs sākās. Давай, как слово? Пацаны не извиняются. Kāpēc izdzenoja? Nu, pagaid, viņš neko nedara, nu. Nu, beidziet bērnus dzenāt, nu, normāli jaunieši, nu, un ko tad jūs pēc tam brīnatie? Beidziet dzenāt jauniešus. Mēs te esam ar Jelgavas jaunieši. Arī tiktokeri te baigais lietas sāk gāzt paēdām kafejnīcā Silva. Un te visi no lietas paslēpās, bet mēs te sēžam ar jauniešiem un nolēmām piefiksēt, cik tad bieži kāds šajā te sērgā iepērkās. Reku, klients. Ir vēl viens klients, reku, pērkās. Es saku, tik pa pārsim reku. Nu, tad kioskā var nopirkt, tas nav kaut kāds narvasens. Tur var nopirkt tikai un vienīgi Latvijas loto loterejas biļetes. Latvijas loto pieder valstī. Uzkrājums tur kaut kāds 220 000. Tagad it kā esot ik pa laikam kāds tur miljonu, pusmiljonu vinējot. Nekad nesaka, kas ir vinējis, jo tas ir slepeni un anonīmi, ķipa drošības pēc. Bet īstenībā te Armands Puķi ierosināja ideju, ka tas varētu būt naudas atmazgāšanas kantors, kā visdrīzāk arī ir, kur vienkārši amatpersonām kukuļus šādā veidā atmazgā. Tur viņam iedod kāds pusmiljonu kukulīte, viņš aiziet tur sarunā, viņam tur, protams, pa komisiju attiecīgi. Nu, viss sapratāt, viss priekš savējiem. Nu, lūk, un skatieties Jelgavā. Nu, šādi arī notiek. Nāk pensionāri un pērk cerībā iegūt labāku nākotni. Nu, daži, kā man te teica, pirmajā pensijas dienā uzreiz atnāk visu pensiju tur iegrūž. Tā ir tāda pati atkarība kā kazino, kā azartspēles. Eka meitenes Jelgavā. Tā. Nu, lūk. Reku visi, kas skatās, varat kādi satiksmes mežoņi. Sameklēt, pareklamēsim Jelgavas jauniešu satiksmes mežoņu profils ir. Ko jūs tur ikdienā filmējat? Kādus veidu saturu? Nu, protams, šitādā laikā neskatās. Satiksmes mežoņu viņiem saucās profils 2000 seku. Jūs esat Jelgavas bērni. Tā labi, kur mums paliek kazino? Tā. Latvijas loto, tā tagad nav neviens klients vēl pagaidām, bet jūs redzēsiet, intervāls aptuveni 5 minūtes, ik pa 5 minūtēm kāds nāk uz šo te sērgas kiosku. Kādi bērni tie jaunieši? Kāpēc jūs neiet tur uz pludmali peldēties? Tur pie upes. Jā, cik jūs te daudz esat. Tas centrs nav liels, tur ap stūri ir arī čau. Tur ap stūri ir arī Klondike. Nu, lūk, tā Reka Glorija atnāca. Un šeit aiz muguras ir pasāža. Baigi interesanti Jelgavā. Tā, ir pilns ar jauniešiem, jaunieši tusējās te. Nu, ko tu gribi pajautāt Glorijai? Komentārs bija, ka tev kaut ko gribot pajautāt. Arī nopirki loto? Nē, es nenopirku loto, bet vajadzētu nopirkt, lai saprastu, kas tas tāds ir. Negribi Glorija aiziet nopirkt. Tā Liepāja arī ir Latvijas loto kioski. Cik vispār maksā tā loto? Kuri skatās? Šitie skatās laivu. Un regi, te visām pusēm sīkie bariem pilnīgi te centrālajā vietā mēs esam jaunieši nokļuvuši. No kurienes jūs visi te tik daudz esat? Ko normāli jūs savus profilus varat tieši noreklamēt? Kam vēl ir profili kaut kādi? Es piesakoju TikTokā. Nu, bet jums nevajag sekotājus? Kāda jēga tad jums ir filma vispār TikTokam? Skatīt ziņus. Citus skatīties tikai? Labi, klausiet. Ko jūs tur slēpjaties? Domājat, vecāki jūs redzēs? Labi, kas tie tādi? No kurienes jūs te tik? Jums te nav origo.
Nu jā, pasāžas bērni. Pasāžas bērni. Tā labi, kur mums kazino projām nav klienti. Mēs būsim aizbaidījuši Latvijas loto klientūru. Jūs esat pasaules bērni. Vakar mēs bijām Nacionālajā bibliotekā, izrādās tur bārdainie un spalvainie 2 geji apprecējās. Jūs redzējāt, ka 2 spalvaini geji apprecējās? Ko jūs par to domājat? Es domāju par to, ka tas ir slikti. Kur mūsu pasauli iet? Pēdiņi pārka pēdiņi. Lūk, redziet, veselīgi jaunatni. Man starp citu šodien pateica viens cilvēks, ka šīta visa progresīvo LGBT propagandu uz jauniešiem nestrādājot, ka viņi paši jaunieši smējās par to, ka nav neviens tik stulps, ka lai uz kaut ko tādu pavilktos, ka tas viss ir mākslīgi. Kuram? Vai jūs tā kā Covid laikā? Jūs vakcinējāties? Nevajag. Tur ir meitene Taņa, pateikt viņai čau. Čau, Taņa. Kur ir Taņa? Viena no viņām ir Taņa? Vai Taņa prasa pateikt čau? Nē, teica meitenei Taņai pateikt čau. Kādu no jums sauc Taņa? Kādu no jums sauc Taņa? Tev liek sveicienus nodot. Vasja Beber. Vasja Beber. Dāvis tas ir? Nu, reiku jau 112 cilvēki skatās, jau palielinājās. Nu, reiku vēl jaunieši. Pasāžas jaunieši. Vai jūs arī skatāties? Labi, jūs negribat savus profilus noreklamēt? Kurš grib noreklamēt profilu? Un viens no krēsla pat nokrita, no sajūsmas no krēsla nokrita. Nu, palīdzat viņam augšā tik. Labais. Tev kāds... Tātad, kā bija satiksmes mežoņi? Reiku viens profils nekautrējās, satiksmes mežoņi. Visi, kas skatās, sameklēt, būs interesants kontents Jelgavas jauniešiem. Labāk, ja viņi ierakstīs komentāru, un tad viņus varēs piesaistīt. Kā? Vai viņi ieraksta komentāru? Jā. Tu vienkārši Vai jūs pīpējat? Tā labi. Latvijas loto mums joprojām nav klienti, maz klienti šodien šajā te stundā. Starp citu rekur, te tieši mēs te esam kafejnīca Silva. Gan bistro, gan konditorija beiga labā. Te ir labi, te ir garšīgi Silva. Gan bistro, gan konditorija beiga labā. Te ir labi, te ir garšīgi paēst. Tā reku jaunieši atkal. Jūs skatījāties Slovapacenā? Es vienā naktī noskatījos. Visas sērijas. Kur jums ir maraķiks? Reku maraķiks. Rekur ir maraķiks. Tu nevari, tu vari būt tikai aiguļ. Jums nav tur maraķiks, jūs esat meitenes pārsvarā. Kur jums tikai vispār viens džeks, reku 2.
Tā, nē, reku ir džeki arī. Un kas tev tur degunā? Kas tev tur degunā? Labi, nav tur klienti. O, kipišus nekos. Izdzenā jaunieši. Нормально, нормально. Разбежались тараканы. Давай, как слово? Пацаны не извиняются. Labi, es izdzināju jauniešus. Un kur tad jauniešiem citur pulcēties? Nu, tur normāli sēdēja jaunieši, izdzināja jauniešus. Kur jūs tagad iesiet? No tā, Glorija, izdzināja jauniešus. Mašīnā. Nu jā, mums jau arī droši vien jāja. Nu pagaid, viņš neko nedara, nu. Nu beidziet bērnus dzenāt, nu normāli jaunieši, nu un ko tad jūs pēc tam brīnatie? Nu beidziet dzenāt jauniešus. Nu labi, viņi taisās ciet, tāpēc varbūt izdzināja jauniešus. Nē, tāpēc, ka viņa neko nepasūta, bet viņa sēt aizņem vietu. Tas jau nav pirmais gadījums, es tev saku. Tie bija citi pirms tam? Jā, tie bija citi jaunieši, viņas arī izzināja, viņi vienkārši sēdē no vietas slēpās un viņas aizdzina. Tad sanāk, ka Jelgavā jauniešiem nav kur tusēties. Nu, viņi patiesībā te ir brīvas vietas, te nav cilvēku, nav klientu, viņi grib pēc tam, lai jauniešiem ir laba attieksme pret vecākiem cilvēkiem. No kā viņiem būtu laba attieksme? Viņi te netrapoja, viņi vienkārši skatījās video savā starpā un neko nedarīs. Kāpēc jūs izdzenājat? Nu, kur jūs tagad iesiet? Uz paravoziku? Kas tas ir paravoziku? Davai, Glorija, nāc! Nu, jums vajag slova pacana. Nu, pag, uztaisam normālu bildi, reku, Glorija nobildēs. Bet Glorija tev arī redzēja. Fotkajся! O tā. Es viņu pēc tam ielikšu Facebookā, to te YouTube'ā, to tiešraidi atkārtojumā. Es ielikšu YouTube'ā. Sīkie. Nu, lūk, jūs redzat, te īstenībā diezgan jautri Jelgavā. Šādi te šī bija tā ieliņa, kur te kafejnīciņas, nu īstenībā labi, kāds 2-3 kafejnīciņas, tikai te otrā pusē veikals lielais Pasāža. Tur ir lielais Mego iekšā. Un reku, te ir autoosta. Te ir zivis, tur pretī tirgo. Nu, lūk, ko? Kur mēs ejam? Uz mašīnu pēc lādētāja. Turpat, kur tad bija. Nu tā. Un jā, labi, tā jaunieši. Tā.
Nu, lūk, labi, tāda tiešraidīte no Jelgavas. Jelgavā īstenībā baigi forši. Malači jaunieši, Jelgavā draudzīgi. Tā kā viss kārtībā, labi. Mani sauc Rudolfs Brēmanis, kas to nezinu, vēl piesakojoties šim te profilam. Un tiekamies atkal drīz.